Šodien esmu atbraucis Arkādijas aptiekā, viens aptiekā. Februāris ir mīlestības mēnesis, amore, tāpēc es pieskaņoju ne tikai noskaņojumu, bet arī izskatu. Mua! Un mīlestība par sevi sākas, manuprāt, ar rūpēm par savu veselību. Čau, Dace! 6. februārī, vai ne? Vai, prieks tevi redzēt. Dace, ko darīt, ja jau jūti pirmas augstēšanas pazīmes, bet gribas atkal būt uz kājām? Saprot, ir februāris, mīlestības mēnesis, ir tik daudz dziesmu par amore, ko es gribētu dziedāt, es nezinu. Amore, 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 andiamo via, chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via. Palīdzēsi man, lūdzu. Tad jāsāk rīkoties uzreiz. Uzreiz? Jā, tieši tā. Labs sākums ir imunitātes atbalsts. Piemēram, livsāne ampulas imunitātei. Tās satur vitamīnus A, B6, Jā. C, D3, kā arī varu, selēnu, cinku un D vitamīnu. Viss vienā ampulā? Jā, viss vienā ampulā. Vai šo ampulu var iedzert uzreiz, vai var pielikt klāt, piemēram, tējām vai ūdenim? Jā, to var izdzert uzreiz, vai pievienot siltam dzērienam vai ūdenim. Un jāatcerās, augstēšanās laikā ir jālieto papildus šķidrums gandrīz 2 reizes vairāk kā ikdienā. Un es teikšu arī ļoti garšīgs. Tieši tāpēc augstēšanās laikā īpaši labi ir karstie dzērieni. Livsāne, liepuziedu tēja, kumelīšu tēja, salvijas tēja. Katra no tām palīdz justies labāk. Liepuziedu tēja, silti, mierīgi un ļoti februārīgi. Man ļoti garšo.